Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā mainās pakalpojumu sniedzējs sadzīves atkritumu apsaimniekošanā. Ar 22. jūliju SIA Lautusvide vietā nāk SIA ZAO. Un šajā sakarā Dzirkstele uz sarunu ir aicinājusi SIA ZAO valdes priekšsēdētāju Gintu Kukaini. Labdien! Pirmais jautājums. Gulbenes novada pašvaldība ir jūsu uzņēmuma līdzīpašniece. Tas ir ļāvis pašvaldībai izmantot iespēju nerīkot konkursu, lai nākamajam periodam izvēlētos pakalpojumu sniedzēju atkritumu apsaimniekošanā pietika ar deputātu lēmumu domes sēdē. Un kā jūs teiktu, kurš no tā ir ieguvējis? Es domāju, ka mēs visi būsim ieguvēji. Latvijā ir pieļaujams divas šīs procedūras. Viens ir iepirkuma ceļā, viens ir nodot pašvaldības kapitāla sabiedrībai. Un tāpatās kā visā Eiropas Savienībā abi šie principi tiek īstenoti, gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas. Un pirms 27 gadiem uzņēmums ZAO tika dibināts Ziemeļvidzemē, apvienojoties tajā laikā vairāk kā 80 pagastvečiem un pieņemot lēmumu, ka ir nepieciešams izveidot vidzemē atkritumu apsaimniekošanas sistēmu. Un mēs vienmēr esam strādājuši šī pašvaldības deleģējuma un izvirzīto mērķu no izvirzītajiem mērķiem, īstenojot šo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu. Man ir prieks par to, ka mums ir iespēja šobrīd arī pilnvērtīgi strādāt lielākā daļā vidzemes, tā skaitā arī Gulbenē, un šo sistēmu veidot, lai nebūtu tās atšķirības vienam novadam, otram novadam un trešajam. SIA ZAO pieder 11 pašvaldībām, un kontrolpaketes turētāja ir Valmieras novada pašvaldība ar 52,8% kapitāla daļu. Gulbenes novada pašvaldībai pieder 3,1% kapitāla daļu, tiesa Balviem, Valkai, Madonai, Siguldai, Salkrastiem ir vēl mazāk. Un kāda teikšana ir šīm pašvaldībām ar niecīgāku kapitāla daļu skaitu? Jā, šis ir ļoti labs jautājums un ļoti labi, ka jūs viņu uzdodat. Un mums īpašajam sastāvam vienmēr bijusi nozīme tādā ziņā, ka mēs vienmēr cenšamies lēmumus pieņemt vienbalsīgi. Un izšķiroša ietekme nav nevienai pašvaldībai, jo atsevišķi uzņēmuma statūtos ir nepieciešami 75 un pat 80% pie būtisku lēmumu pieņemšanas. Tas nozīmē to, ka šobrīd arī ar 52% netiek veikt šī izšķirošā ietekme. Un ir vajadzīgs vairāku pašvaldību lēmums, lai mēs pieņemtu vienu vai otru strateģisku lēmumu. Tā kā Gulbenes novadām, neskatoties uz to, kāds ir tas procentuālais īpatsvars, ir tieši tādas pašas iespējas noteikt uzņēmuma strateģiskos mērķus un ikdienas darbu, tāpat kā pārējiem novadiem. Tā kā šeit mēs to vienmēr ievērojam un arī, es domāju, noteikti pie saziņas ar novadiem, kuriem vēl mazāks ir procentuālais īpatsvars, jūs gūsiet atbildi to, ka mēs patiesi arī viņu vienmēr cenšamies īstenot. Paldies! Cik klientu Gulbenes novadā jau ir parakstījuši līgumu, kaut apmēram ar jums tātad, jauno pakalpojumu sniedzēju, un kādas problēmas ar tiem, kas varbūt neparaksta, un kā risināt tās problēmas? Es varu jums ļoti precīzi pateikt, uz vakardienu līgumu ar mums bija noslēguši 5700 klienti, un mums vai varētu izcelt kādas īpašas problēmas? Man šķiet, ka nē, jo mēs, ja arī ir kaut kādas problēmas vai ir kaut kādas lietas, kuras ir jārisina, tad tā ir ikdiena, kuru tad risinam, un galvenais ir, ka tās problēmas tiek identificētas un ka tiek pateiktas. Nevajag problēmas tā kā audzēt, kamēr viņi izaug jau pa lielu problēmu, vajag viņus teikt jau startā, un lai mēs varam tad kopēji arī viņus risināt, jo man liekas, tas ir pats arī tāds svarīgākais, kad neviens jau nav perfekts, visi strādā, galvenais ir, vai mēs spējam kopā atrast labāko risinājumu abām pusēm. Un līdz šim mēs to ar visiem klientiem esam centušies izdarīt. Es zinu, ka pēdējās izmaiņas man vēl pa ceļam braucot pie jums klientu apkalpošanas daļa informēja, kad arī Jaungulbenes kontekstā pa daudzdzīvokļu namu
namiem par atkritumu izvešanu, kad esam pielāgojuši grafiku iepriekšējiem grafikam, kāds ir bijis. Tur vienmēr tad ir jau ieradumi. Piektdienā tukšo, tad mēs stādot jauno grafiku bijām paredzējuši pirmdienā, vai mēs varam pārskaņoties atpakaļ uz to piekdienu, kas bija ierasts. Nu, jo mēs nezinām to izvešanas grafiku, kāds jums vēsturiski ir bijis, bet ņemot vērā, ka mūsu ekipāžas, kas Gulbenes novadā brauks, ir tās pašas, kas brauc arī Lautas vidē, tie paši puiši. Un kad tad mēs pirmos rēķinus saņemsim kā klienti no jūsu uzņēmuma? Jau? Mēneša beigās. Jā. Mēs tā, to automātiski noslēdzot līgumu, tie, kas ir noslēguši līgumu, ar to arī mēs tās līguma saistības tad sākam pildīt. Ja tajā laikā nebūs neviena tukšošana bijusi, tad, protams, nekāda rēķina nebūs. Kur Gulbenē būs jūsu uzņēmuma birojs, un vai tur arī, var sakot, Gulbenes novadā jums būs darbinieki, vai varbūt izmantosiet tos pašus, kas jau bija, vai pilnībā jauns kolektīvs, tieši par Gulbeni runājot? Par klientu apkalpošanu jūs domājat? Jā, arī droši vien, poligonu arī jūs Litenes pārvaldāt. Jā, tātad aprits ekonomikas centrā Kaudzīte, kas ir Litenes pagastā, nemainās pilnīgi nekas. Mēs jau kā strādājām tur, iepriekš tā arī turpināsim strādāt. Tas, kas attiecās uz Gulbenes pilsētu un novadu, kuru mēs uzsākām atkritumu transportēšanu, vešanu, arī šķiroto atkritumu konteineru uzstādīšanu. Es ļoti ceru, kad šīs izmaiņas viņas būs vieglas, kad nevajadzētu būt nekādām milzīgām problēmām, jo mēs pārņemam. Startā šobrīd pārņēmuši esam visus Lautas vides atkritumu konteinerus. Tas nozīmē, ka nav nekādas liekas steigas kaut ko tagad mainīt vai uztraukties. Ir svarīgi ir sazvanīties. Par tiem konteineru šķirošanu. Būs ļoti labi. Tad, es pabeidzot to, kas mainīsies, tad esam plānojuši, ka mūsu klientu apkalpošanas centrs fizisks uz vietas, mēs viņu izveidosim ekolaukuma teritorijā. Mēs arī esam 1. maija ielā. Mēs esam pārņēmuši šo atļauju, kas ir B kategorijas atļauja valsts vides dienestā izsniegta. Mēs viņu ar šodienas datumu esam saņēmuši, un mēs arī turpināsim pieņemt tos atkritumu veidus, ko gulbenieši jau bija pieraduši vest uz ekolaukumu, un tad mēs iesniegsim atļaujas grozījumus, jo mums ir 21 ekolaukums līdz šim, kurā mēs operējam, un mums ir plašāks tas klāsts, kurus mēs pieņemam bez maksas un pamaksu atkritumu veidus. Bet mums ir vajadzīgs tās izmaiņas iesniegt, mums jāiziet tas dokumentālais ceļš. Un ekolaukumu mēs esam plānojuši atvērt 4. augustā, jo šobrīd Lautas vide izbeidzot darbu, mēs tā kā korekti pārņemam tās lietas, mazliet pārkārtojam, izvietojam savus konteinerus, tam mums ir drusku nepieciešams laiks, un tādēļ 4. augusts. Bioloģisko atkritumu noglabāšana būs Litenes poligonā? Jā, šobrīd vedīsim uz Litenes. Tas ir jauns, saprotu, ka tas ir jauns pakalpojums Gulbenes novadā, kas pienāk, kas jums nebija iepriekšējā līgumā, šie brūnie konteineri. Mēs aicinām cilvēkus izmantot šos slēgt līgumus par brūnējiem konteineriem, par bioloģiski nodāmiem atkritumiem. Viņi ir 60%, maksa ir 60% cena no sadzīves atkritumiem, to likumdošana mums valstī nosaka. Tāpatās mēs aicinām, ja jūs nevēlaties to konteineru, tad vienkārši varat informēt mūsu klientu apkalpošanas daļu, ka jūs veicat kompostēšanu savā mājsaimniecībā. Un mēs atzīmējam, ka tiek veikta kompostēšana, un tad nākotnē mums Eiropas Savienība liks atskaitīties pašvaldībās, ko tad mēs darām ar bioloģiski nodādāmiem atkritumiem. Tad mēs varēsim parādīt gan tos klientus, kuriem ir šie brūnie konteineri, gan tos klientus, kuriem ir šis komposta reģistrs, kur ir komposta reģistrā pārstādā rašanās vietā. Litenes poligona nākotnē jūs arī saskatāt tieši saistībā ar bioloģiskiem atkritumiem. Cik gadus vēl varēs pastāvēt šis poligons? Ar bioloģiskiem atkritumiem es nesaskatu, jo mums ir pie noslēgtajiem līgumiem bioloģiski nodādām atkritumu pie šiem brūniem konteineriem. Gulbeniešu aktivitāte ir ļoti zema. Ļoti zema. Praktiski mēs varētu teikt tā, ka mums
pēc dažiem konteineriem sanāk tik atbraukt uz pilsētu. Bet es ceru, ka mēs par to stāstīsim, mēs izglītosim, informēsim par tām iespējām un arī par iespējām, kā samazināt rēķinu katrai mājsaimniecībai. Un es ceru, ka tā aktivitāte pieaugs. Tas pats arī bija sākotnēji arī pārējās Vidzemes pašvaldībās arī bija ļoti līdzīgs. Līdz pagājušā gadā jau mēs apsaimniekojam 1800 tonnas. Es domāju, nākamajā gadā šajā gadā jau tas rezultāts būs krietni lielāks. Tā kā, tā kopējā atkrituma apsaimniekošanas sistēma, kur ir Vidzemē, kur mums jau ir ar tādu ilgadēju pieredzi, mēs mēģināsim šobrīd arī viņu salāgot un pārnest uz Gulbenes novadu. Un es domāju, ka Litenes šis aprits ekonomikas centrs Kaudzītes mums ir kā būtisks atbalsta punkts visai gan loģistikai, gan arī atkritumu plūsmai. Šobrīd, ja mēs jau bijām pazīstami ar Gulbenes novada atkritumiem Kaudzītēs, jo viņi jau pie mums atbrauca, daļa no tiem atkritumiem pie mums atbrauca, tad šobrīd visi noteikti aizbrauks uz Kaudzītēm, tiks pāršķiroti, sagatavot otrreizēji izmantošanai, un arī tā daļa, kura nav pārstrādājama, tad noglabāta. Šomēnes Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai esat iesnieguši tarifa maiņas projektu attiecībā uz nešķiroto sadzīves atkritumu noglabāšanu jūsu otrā poligonā Daibe, Cēsu novadā. Un tātad palielinājums paredzēts par 7,4%. Tarifa palielinājums. Vai plānojat arī pārskatīt Litenes poligona šo tarifu? Šobrīd neplānojam. Tā plānošanai šajā gadījumā, kas attiecas uz aprits ekonomikas centru Daibe, mums sabiedrisko pakalpojumu regulators bija noteicis, ka mums ir jāpārskata tarifs un mums ir jāiesniedz jauns šis tarifs. Šogad vasaras vidū mums tas bija jāizdara. Tieši šodien es arī no rīta tikos Daibē ar sabiedrisko pakalpojumu regulatoru speciālistiem. Mēs pārrunājām. Mums vēl joprojām gan Kaudzīšu gadījumā, gan Daibes gadījumā, ja jūs paskatāties sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas mājaslapā, tad mums ir 5., 6. pēc šīs cenas šis tarifs noteikts. Tā kā, manuprāt, tas ir ļoti pieņemams šobrīd. Kā parasti jāsaka, es ļoti ceru, ka saglabāsies tās degvielas cenas, kas rada ļoti lielu īpatsvaru. Mēs esam no tā tiešā veidā atkarīgi. Ja tās būs tādā pašā apmēram līmenī, tad attiecībā uz Kaudzītēm mums nebūs nepieciešams, vismaz neesam plānojuši. Kaudzītēs paralēli mēs šobrīd izbūvējam gāzes savākšanu, kas tur nebija. Un tad, kad viņi būs izbūvēti, nodot eksploatācijā, tad arī mums būs jāvērtē un jāskatās, vai būs kaut kas savādāks no tā, kā mēs bijām plānojuši. Kas tā gāzes savākšana tāda? No atkritumu kalnu, kur tiek noglabāti atkritumi, tiek savākta biogāze. Tiek iebūvētas šajā atkritumu kalnā caurules un tiek savākta biogāze. Un no šīs biogāzes viņi ir obligāti jāsavāc. Vēsturiski tas nebija izpildīts, likumdošana bija pārkāpta, nebija izpildīta šī gāzes savākšana. Tāpēc mēs viņu izbūvējam. Tas ir tāds liels, būtisks darbs, un pēc tam tā biogāze, tad vai nu mēs viņu saražojam elektroenerģiju vai pārsādājam kādā citā veidā, tur radam kādas enerģijas. Jūs tātad plānojat Gulbenes novadā vēl detalizētāku atkritumu šķirošanu nekā līdz šim, ne tikai bioloģiskie atkritumi, bet arī, piemēram, metāls, kas mums nebija. Būs tātad vairāk konteineru šķirotajiem atkritumiem. Kur mēs tos izliksim? Vai mēs, jūs jau ieminējāties, ka tas nebūs momentā, acīm redzot, mēs pamazām pielāgosimies. Tā ir ļoti laba iespēja samazināt sadzīves atkritumu maksu. Jo jums, ja jūs izvēlaties iepakojumu konteineru, tad viss, kas ir no iepakojumiem, kartona, papīra, visas šīs lietas, jūs, gan arī PET pūdeles, jūs varat novietot šajā konteinerā un neaizpildīt sadzīves atkritumu konteineru saturu, par kuru jūs maksājat. Tāpat tās arī konteineru stiklam. Ja depozīts pieņem konkrētas lietas, tad mēs stiklā tur praktiski viss, kas ir, jūs stikla pudeles, burkas varat likt šajā konteinerā, un tās arī jums izvedīsim bez maksas. Sanāk tā, ka no 4 konteineriem, ja jūs esat pilnu
pilnu konteineru klāstu, ir sadzīves atkritumi, par kuriem jūs maksājat. Jūs maksājat 60% no sadzīves cenas par bioloģiski novārdāmiem atkritumiem, ko nosaka Latvijas likumdošana, un 2 konteinerus mēs jums uzstādījuši bez maksas, kurus jūs, ja jūs šķirojat atkritumus, tad jūs būtiski varat samazināt savu rēķinu. Un samazināt izvešanas grafiku gan sadzīvei, gan bioloģijai. Jums būs mazāk. Bioloģijai, protams, ir tā specifika, ka tur veidojas smaciņas, tārpiņi, jo tie ir bioloģiski novārdāmi atkritumi, un viņi trūd un viņi sadalās. Ir arī kaut kāda veida aromāts, kas no tā veidojas, bet tas ir tieši tāpatās kā kompostā, kuru jūs veidosiet pie savas mājas. Jā. Vai katrai mājai būs šie šķirošanai paredzētie konteineri? Mums ir tā prakse bijusi līdz šim, kad ir, teiksim, Skolas ielas masīvā vairākās vietās, vairākas mājas izmanto kopīgus konteinerus šķirotiem atkritumiem. Tagad cilvēki ir sapratuši, ka katrai mājai būs burtiski savs viss, vai tā ir? Jā, mēs piedāvājam, tā mūsu pieredze rāda, ka tas, par ko ir atbildīgi vairāki, vienmēr tur kaut kad agrāk vai vēlāk iestājās kaut kāda veida bezatbildība. Un tā kvalitāte sašķirotajiem materiāliem ir ļoti, ļoti sliktāka. Vairāk kārt sliktāka, tur, kur ir publiskie šie punkti. Jo vienmēr būs kāds, kas būs, piedodiet, bet no malas pievedis klāt izmetis savus sadzīves atkritumus, nebūs sašķirojis un sametis vienkārši nepareizi šos atkritumus. Un tādēļ mēs ejam ar tādu mērķi, kad piedāvāt jau vairāk individuāli katrai mājsaimniecībai. Jo tad redzam, ka tā sašķirotā materiāla kvalitāte ir daudz augstāka, un mēs varam vairāk materiālus nodot otrreizēji pārstrādei. Un tad arī zūd tā nepieciešamība pēc milzīga skaita publisko punktu. Gulbenes novadā šie publiskie punkti tiek saglabāti. Ļoti lielā apjomā viņi tiek saglabāti. Bet arī pirmos mēnešos mēs noteikti ar pašvaldību skatīsimies, jo, ja, piemēram, liela daļa izvēlēsies jau uzreiz, ka mājsaimniecībā ir šie šķirošanas konteineri, tad tā nepieciešamība vai izvešanas grafika jau mums būs jāpārskata pēc tam tiem šķirotajiem punktiem. Nu, cilvēki tā kā ir iebiedēti, ka ja nebūs pareizi sašķirots, kad būs, es sapratu, soda procenti vai soda naudas, kā tur, ja? Un kurš to spēj izkontrolēt un kam būtu tagad, protams, katrs mēs pats atbildam kā atkritumu ražotājs, ja? Par to, kā mēs, bet, protams, māja uztraucas, teiksim, tagad nepareizi būs kādi tur kaut ko nesaprotu, arī dažāda vecuma cilvēki, dažādas izpratnes, ja? Kļūdas var būt. Kurš tur izkontrolē? Kam tur tas jādara? Kā tā sadarbība notiks, uz tādu mehānismu esat paredzējuši? Jā, protams. Es visus vēlos nomierināt, jau tas absolūti nav jautājums, par ko jums būtu jāuztraucas, jo mēs nevienu nesodīsim nekādas pārkāpumus, pirms mēs nebūsim pabrīdinājuši vai aprunājušies, vai, piemēram, paskaidrojuši. Un to mēs pilnīgi noteikti darīsim un darīsim ar tik daudz, cik vajadzēs. Mēs esam gatavi iet uz visām mājas sanāksmēm, uz mājas sapulcēm. Mēs esam gatavi individuāli arī sazvanīsimies. Mums ir šoferiem automašīnām, katrā mašīnā mums ir priekšpusē kamera, aizmugurē mums ir video kamera. Šoferiem ir planšetes. Šoferi ar planšetēm fiksē šo nepareizi sašķirotu apjomu. Mums ir datu sistēma, kurā tās fotogrāfijas nonāk, un mēs uz katru adresi to redzam. Un klientu apkalpošanas daļa būs tā, kas arī pie nepareiza satura noteikti veiks šo sarunu un paskaidros. Un mēs atbrauksim, pastāstīsim, izdevumus materiālus iedosim, lai būtu skaidrs. Mums ir iestrādāts tādas lietas, tādi teicieni, gan kaut kādi paradumi, kas ir jāņem vērā. Es, piemēram, atceros. Viss, kas čaukst un ir ass pret vaigu, nepārstrādājas. Mēs meklējam kaut kādu veidu salīdzinājumus, lai sabiedrībai būtu vieglāk atšķirt. Jo iepakojumu veidi paliek arvien vairāk un vairāk. Šķietami varbūt ir viens veids, bet pati pudele ir no viena veida un korķīts ir no otra veida. Jā. Ja šeit vēl būtu uzlīme, mēs redzētu, kas ir ražotājs, tas ir noteikti trešais veids.
drusciņi arī varbūt ne visi saprot to informāciju, kura līdz šim uzskatāma tādās brošūriņās ir par atkritumu šķirošanu. Īsti tur tā nav norādīts. Vai es arī drīkstu visu mest nešķiroto atkritumu konteinerā? Vai es tur drīkstu mest medicīnas atkritumus, teiksim, šļirces ar adatām? Nu, tātad tās baterijas, vai es drīkstu mest, ja? Arī tie jautājumi, cik tie ir svarīgi saprast? Ļoti svarīgi. Jūsu nosauktie medicīna, šļirces un tās nedrīkst mest. Kur lai es lieku? Tās ir uz aptiekas, to pieņem pretī. Jūs jādodas uz aptieku, aptiekas tās pieņem lietas. Tad par baterijām. Esat ievērojuši, ka aizvien vairāk veikalos, tirdzniecības vietās parādās punkti, kur šīs baterijas iemest. Tad noteikti mēs aicinām tās baterijas mest šajos te punktos. Katrā ziņā gan arī mūsu ekolaukumos, kas būs divi, tad gan Kaudzītais turpina strādāt ekolaukums, gan arī šis ekolaukums, kuru mēs pārņemam no Lautas vīdes, 1. maija ielā. Arī visas šīs lietas var nest un mēs tiksim ar viņām galā. Tā kā, ja ir bažas, tad mēs viņus varam kliedēt, vai mūsu mājaslapā var skatīties. Mums arī katram klientam ir klientu portāls, kur viņš var sekot līdz tiem atkritumiem, kādus viņš jau ir mums nodevis vai atnesis. Un tur ļoti daudz arī informatīvā materiāla. Un mēs esam gatavi, ja negribās lasīt, mēs esam gatavi par to runāt. Tas nozīmē, ka varēsim norēķinus veikt jūsu mājaslapā? Jā, mums ir klientu apkalpošanas portāls, jūs ieiet iekšā, jūs autorizēties un jūs varat apskatīties, kādus veidus jūs atkritumu esat mums nodevis. Jūs redzat pa mēnešiem grafikā, jūs redzat arī par adresēm, ja jūs ir vairākas dzīves vietas, kur esat nodevuši un arī šo samaksu veikt. Jā. Skolas ielas pazemes konteineri, mūsu sāpju bērns, šis projekts tika īstenots, pašvaldības labi iekārtots un izveidoti šie pazemes konteineri, un mēs viņus nevaram izmantot, lai gan viņi ir pilni patiesībā neatļautā veidā. Viņus varēsim izmantot, kā būs tagad? Jā. Tas bija viens no pirmajiem darbiem šodien, kad mēs atbraucām uz Gulbenes novadu, tad mēs viņu visu to teritoriju nomazgājām. Man atsūtīja kolēģi fotogrāfiju. Kā mēs esam pie šiem konteineriem, jo šodien jau ir izlīmētas jau uzlīmes, ir redzams, kāda atkrituma veidi ir šajos konteineros liekami. Mēs speciāli arī uz Gulbenes novadu esam nozīmējuši vienu no automašīnām, kas viņus var tukšot ar speciālu manipulatoru. Tā kā mēs tam pilnībā esam gatavi to infrastruktūru, visu, kas jums ir, lai jūs arī viņu pienācīgi varētu lietot. Varbūt ir kāds jautājums, ko jūs tieši gribētu, kas nav pajautāts jums, un ko jūs tiešām gribētu vēl pateikt Gulbenes novada iedzīvotājiem? Varbūt lauciniekiem, tieši klientiem laukos, es mazāk pajautāju. Es jau pats laucinieks. Jā. Bet visiem tas laikam tas svarīgākais, ko es gribu pateikt, kad es nevienā brīdī nesaku, ka nebūs mūsu darbošanās laikā kādas problēmas. Bet tas, ko es pilnīgi noteikti varu apsolīt un zinu, kad mūsu kolēģi ir ļoti atsaucīgi un mēs tās problēmas risinām. Un tas ir tas, ko es šodien varu noteikti teikt Gulbenes visiem novada iedzīvotājiem. Man prieks redzēt, ka jūs esat pievienojušies tādai kopējai vidzemes atkritumu apsaimniekošanas sistēmai, kuru mēs esam veidojuši 27 gadus. Un prieks, ka mēs ar šo dienu varēsim Gulbenes novadā strādāt, nevis kā līdz šim vienkārši izbraukt cauri, jo mēs strādājām Balvos, strādājām Smiltenes novadā un šķērsojām visu laiku Gulbenes novadu. Es domāju, ka pats svarīgākā lieta ir sarunāties, un mēs tam esam pilnīgi noteikti gatavi, jo šodien tehniski visu to, ko mēs zinājām, visam, kam mēs esam gatavi. Nekas mums nav nekavējās. Mēs visu tā kā bijām plānojuši, tā arī visu esam šodien ar 100% gatavību. Galvenais jau, ko klienti cer, ka nebūs stipri dārgāk jāmaksā par atkritumu apsaimniekošanu. Tas jau visus interesē visvairāk. Jā, bet dienas vakarā mums ir jāatcerās pats svarīgākais, ka tas mūsu uzdevums, visas sabiedrības uzdevums ir, kādu vidi mēs atstāsim rīt ar šīs dienas darbībām. Un, ja pat šodien mums šķiet, ka mēs kaut ko izdarām labāk vai sliktāk, tad mums ir jāatcerās, ka pēc gadiem tā zeme mums ir viena,
Un, ja mēs izturēsimies pret to tā nerūpīgi, tad diezgan vai nākamās paaudzes būs tādā mierā. Un plus arī, protams, ka Latvija ir apņēmusies sasniegt Eiropas Savienības izvirzītos mērķus, un tas mūsu, kā atkrituma apsaimniekošanas uzņēmuma uzdevums, ir sabalansēt to cenu ar tiem izvirzītajiem mērķiem. Un tāpēc mēs vienmēr sakam, ka slinkajam, kurš visu gribēs mest vienā konteinerā, paliks dārgāk. Bet mēs visu laiku strādājam pie tā, un mums pat visu valsts motivē strādāt uz to, lai pat tā slinkā samaksāto naudu mēs varētu uzbūvēt infrastruktūru, par ko tam čaklējam, iekonomēt un samaksāt par atkritumiem daudz mazāk. Tāpēc es šodien arī aicinu vēlreiz gulbeniešus slēdzat līgumus par tiem šķirotajiem atkritumu konteineriem, par iepakojumu, par stiklu, jo tā ir jums reāli iespēja uzreiz samazināt savu rēķinu, jo jums samazināsies izvešanas grafiki sadzīves konteineriem. Un pie jebkuriem jautājumiem sazinamies, tiekamies sapulcēs, sanāksmēs un ikdienā mēs esam vienu telefonu zvanu attālumā. Paldies! Paldies jums!